kultūra mūsdienās arvien vairāk paliek atkarīga no tehnoloģijām, ierīcēm, programmām. Laikā, kad aktuāla ir teksta pielāgošana un ieniešana virtuālajā realitātē, ļoti svarīgi ir akcentēt atšķirīgumu, unikalitāti ar rakstīto vārdu un valodu. No 2021. gada līdz 2025. gadam atzīmējam Latviešu grāmatniecības 500 gadi. Lai atzīmētu šo nozīmīgo gada dienu, Latvijas Nacionālā biblioteka ir izstrādājusi īpašu programmu Latviešu grāmatai 500. Ir arī Jēkabpils novada galvenās bibliotekas 100 gadi, kurus atzīmējam 2024. gadā, un laikraksta Jēkabpils vēstnesis 100 gadi kopš pirmā numura iznākšanas, kuru atzīmējam 2023. gadā. Veidojot pasākumu kopumu par laikrakstu Jēkabpils vēstnesis, mēs sapratām, ka sadarbībai un stāstam ir liela nozīme. Mēs uzklausījām mūsu lasītājas stāstu par pamestu ēku, kuru gatavojas rekonstrukcijai un kurā atrodas unikāli materiāli par laikrakstu Jēkabpils vēstnesis. Devāmies uz šo ēku, kur mēs savā īpašumā ieguvām unikālus materiālus, laikraksta Jēkabpils vēstnesis 1934. gada eksemplāru. Un arī runājot par šī projekta noslēguma gadu, 2025. gadu, par pirmo grāmatu latviešu valodā, tā bija Bībele. Arī mūsu bibliotekā ir šī unikālā 1825. gada Bībele, kura arī tika nodota cilvēku ķēdē atjaunotajā Gaismas pilī. Dodoties ekspedīcijā uz šo pamesto ēku, mēs arī atradām unikālas fotogrāfijas, kurās ir iemūžinātas Jēkabpils ielas 20 gadu atpakaļ un vairāk. Bibliotekas 100-gadē mani uzrunāja jēkabpilieša dzejnieka, literatūra kritiķa Ronalda Brieža vārdi. Biblioteka ir pilsētas simboliskais centrs. Latvijas valsts ideja lielā mērā veidojusies no mīta par Gaismas pili. Un jebkura biblioteka, nacionālā vai pašmājas, ir daļa no tās. Tur nonāk un tiek nodoti tālāk katras paaudzes formulētie priekšstati par pasauli un mums tajā.